Dienvidkurzemes kultūras mēneša ietvaros septembra vidū Aizputes muzejā tika atklāta unikāla izstāde Mūsu senču izzīmētie sapņi, kas veltīta etnogrāfiski otētajiem sadzīves priekšmetiem. Mēs svinām svētkus pēc labi padarīta darba, tā mums vismaz pašiem šķiet, un jūs šeit šajā prezentācijā varat redzēt, kā mēs tikām, kādu ceļu mēs gājām līdz izstādē. Lai taptu šī izstāde, šis pētījums par kopīgo un atšķirīgo Dienvidkurzemes novadā. Izstāžu zālē apskatāmas planšetes ar fotogrāfijām, aprakstiem, arī dzimtu stāstiem. Kā atzīst muzeja speciālisti, tā ir tikai neliela daļa no šīs vasaras veikuma. Ideja tam radusies pavisam nejauši, kopīgā domu apmaiņā. Mums radās ideja par to, kad ir jāmeklē tie saskarsmes punkti arī kultūrvēsturiskajā mantojumā. Un tad ar ko tad sākt? Ar ko tad sākt? Un ir šī prāta vētra manā kabinetā, un uz vienu brīdi Andris saka, un kāpēc ne otējumi? Jā, patiesi, kāpēc ne otējumi, jo savu laiku tās bija otētas pūra lādes, tie bija otēti pūras kapji, tīnes, krēsli. Viss tas, ko vēlējās padarīt greznot, padarīt skaistāku, un tās arī tiek uzglabātas. Izlolotā ideja pārtapusi projekta pieteikumā Kultūra Kapitāla fondam, ko līdzfinansējusi arī Dienvidkurzemes novada kultūras pārvalde, kam šis ir pirmais nozīmīgais projekts. Šis ir pats pirmais, ar ko mēs sākām. Aizputes muzejs, Jolanta nāca ar ideju. Un tad, ja nāk ar ideju un ideja ir laba, tā ir jāatbalsta. Par visiem kopā mums izdosies vairāk nekā pa vienam. Un tad visi kopā arī ķērāmies pie darba. Meklēt kopīgo un atšķirīgo Dienvidkurzemes kultūra vēsturiskajā mantojumā no maija līdz jūlijam ekspedīcijā bija devušies Aizputes novadpētniecības muzeja speciālisti Jolanta Berga un Andris Vasiļevskis, kā arī Dienvidkurzemes novada tautas tradīciju folkloras centra vadītāja Ieva Tālberga. Izbraucienos pa Dienvidkurzemes novadu apciemoti 25 objekti, tajā skaitā muzeji un senlietu krātuves. Kopumā dokumentēti 44 etnogrāfiski otēti sadzīves priekšmeti. Bija mums arī mājas, kur teikt, jā, mums tādi ir, tur tādiem zīmējumiem ir kāda lāde, bēniņos. Un tad, kad šiem cilvēkiem pastāsti, kas tajā ir, viņi saka, mēs viņu vairāk atpakaļ nenesīsim uz bēniņiem. Viņai jau tiek ieplānota goda vieta Saeimas telpā. Kura tad ir jūsu lāde? Šitā te, šitais te ar to ērgli. Kur jūs tā lāde glabājās? Lāde, sākumā jau lāde bija istabā. Kamēr Omīte bija dzīva, tad jau viņa bija istabā. Stāvēja viņai pie tādā goda vietā. Un kur tagad? Pēc tam jau kādi gāja, un atkal saradās jaunie cilvēki vairāk, un jaunās paaudzes. Tad iznes ārā. Šķūnītī kādā? Protams, nojumē. Tad jau nebija vajadzīga. Kara laikā viņi izceļoja līdzi visus bēgļus. Tad atgriezās atpakaļ mājā, un tad jau viņi bija goda vietā vēl līdz Omīti aiziet. Tagad atkal jāceļ goda vietā. Jau viņi ir muzejā. Pūra lādes parasti pirms kāzām tika otētas, proti uz tām ar smalku otiņu tika veidoti zīmējumi. Visbiežākie otējumu motīvi – ziedi, arī putni, kas sevi ietver simbolisku nozīmi. Otēšana bijusi meistara visīstākā improvizācija. Tas, ko mēs redzam šeit Aizputes novadpētniecības muzejā izstādītu, tas ir visa šī projekta tādas mazās pērles no tā visa lielā vākuma. Kopīgais ir pūrlādes un skapji, atšķirīgais ir otējumi. Jā. Jo katrā šajā reģionā vai bijušajā novadā ir citi meistari, citas pieejas, krāsu tonalitātes, līdz ar to arī rokraksts, estētiskā puse. Visām Dienvidkurzemes novada apsakotajām otētajām pūra lādēm ir 19. gadsimta datējums. Arī Aizputes novadpētniecības muzejā izstāžu zālē goda vietā 2 pūra lādes.
Tās ir mūsu aizputnes novatpētniecības muzeja krājumā esošajās otētās pūra lādes. Un jāsaka tā, ka šī 1875. gadā tā kā otētā lāde, par ko liecina uzraksts, ir muzeja tas senākais priekšmets. Izstāde Aizputes novatpētniecības muzejā būs skatām līdz novembra vidum, tad tā dosies tālāk. Un pēc tam viņi kļūs par ceļojošo izstādi. Viņi dosies tālāk par visām tām vietām, ciemosies tajās vietās, kur mēs bijām ekspedīcijās, kur mēs atradām šos otētos priekšmetus. Un tur savukārt, goda vietā, tad būs tie konkrētās vietas otētie priekšmeti. Tad šī izstāde iegūst pavisam atkal varbūt citu rakursu vai to lokālo skaistumu izceļot ārā. Kā atzīst Aizputes muzeja speciālisti, tad šis ir labs sākums, lai turpinātu darbu pie bagātā pūra vētīšanas. Par to pūrlādi mēs esam atvēruši. Un tad mēs redzam, ka tur ir tik visa kā iekšā. Un jāsāk ar nākamo soli. Tad ar to vētīšanu paskatīties, kas tajā pūrā tad ir bijis krāts. Šāds projekts ir nepieciešams uzreiz atkal mūsu saliedē, jo tika izbraukāt visas senlietu krātuves, muzeju un atrast tas, kas ir vajadzīgs. Un tā kā pilnīgi noteikti, un katrs savu artavu ielika šajā, lai būtu. Es atrādu baltu kutu, es atrādu baltu